Redziet, kāds jauks 1. septembris. Lietus šodien nelīst, rozītes zied, saulīte spīd, un noskaņojums arī uzreiz ir savādāks. Turpinot par porcelāniem, atkal sagatavojums lielu skaistumu. Kā vienmēr, ielūdzu jūs uz tasītes kafijas. Šoreiz tik brīnišķīga Marianna ir nonākusi kolekcijā, kas sakot godīgi, es tādu neesmu redzējusi. 2 trio, pati kafijas kanna, cukurtrauks un piena trauks. Krūzītēs malkas pukītes, apakštasīte ļoti skaista. Pats kūku šķīvis un ļoti skaists lustrs ar zeltu. Protams, galvenie trauki ir vēl skaistāki, bagātīgāki. Kafija kanna tik bagātīga, ar zelta klajumu, ar dekoru. Tuvāk gribu jums parādīt. Mariannas ir daudzas redzētas, bet šī ir tikusi pirmoreiz tāda skaistule. Tādam smalkam darbam, protams, ir pirmā kvalitātes zīme. Pirmās škiras. Vēlreiz uz dekolu. Apakštasītē ir tādas kā zilas pukītes, kombinētas zilas pukītes ar rozā pukītēm un zelta. Interesants izveidots darbs. Porcelāns Māra ar rozēm. Lūk, kāds dekols, maigs rozā ornaments un klāt iet rozītes. Tādā lielā vējā vēlos jums parādīt Rīgas porcelāna rūpnīcas buljona komplektu. Tas ir lielais buljona komplekts, 400 ml. Ļoti bagātīgs dekols ar rozītēm un kobaltu. Zilais ir kobalts, un kā zinām, viņš no sākuma krāsojas melns, bet, kad apdeg, tad viņš paliek zils. Arī bagātīgs zelta klājums. Protams, sarkanais zīmogs un daļā buljona apakštase lielā. Tā ir 17 cm liela. Cik bieži mēs ar jums runājam par Rīgas porcelāna fabriku. Bet šī būs savādāka porcelāna izlase. Zīmogs ir ļoti interesants un interneta lapās neparāda, kam pieder. Bet dāmas runā, ka tā servīze pieder Ukraiņu ražojumam.
Šī servīze ir īpaša ar to, ka šī katra krūzīte ir rokas gleznojums. Daļas violetīgas rozītes, gan uz apakštases, gan uz tasītēm. Vāzīte, piena trauks, burvīgs cukurtrauks un, protams, kafijas kanna. Īpaši gribu parādīt kafijas kannu. Zeltījums jauks un viņas rokturis ir arī apgleznots. Pat apgleznots rokturis šeit, lejā. Šai servīzei ir, lūk, tāds zīmogs. Varbūt tie, kas zinātāji, pateiks, kam pieder šis skaistums.